Esmu nedēļu pavadījis kopā ar jauno Audi e-tron Q8 SUV 55 un ir laiks apkopot tādas sajūtas un viedokli par to, kas šī ir pa mašīnu, ar ko viņa atšķiras no mana e-trona un vai viņa ir tās naudas vērta, ko viņa maksā. Tātad kādas ir galvenās atšķirības starp veco e-tronu un jauno e-tron Q8? Fundamentālākā atšķirība ir iespēja nopirkt lielāku bateriju. Visādi citādi vecais e-tron un jaunais e-tron ir ļoti līdzīgi auto. Gan vizuāli, gan iekšā sajūtu, tādā braukšanas ziņā auto, es varētu teikt, ir pat identiski. Un tagad parunāsim par uzlādi. Šis auto ātrajās publiskajās uzlādes stacijās var lādēties ar jaudu līdz 170 kW. Mājās jūs šo auto varat lādēt ar jaudu līdz pat 22 kW. Turklāt uzlādes vieta šim auto ir abās pusēs. Cik tad var nobraukt ar šo auto reālā dzīvē, reālos apstākļos? Ražotājs sola, ja nemaldos, tuvu pie 600 km, realitātē tā, diemžēl, nav. Braucot tā ļoti prātīgi, ļoti uzmanīgi, var būt tas nobraukums tuvojās 500 km, bet tādos reālos dzīves apstākļos, kad mēs kaut ko apdzenam, kaut kur bišķiņi paskrienam, šis auto vasarā brauc 400 km. Ja mēs runājam par autobāņiem, par ātrumu 140 km/h, tad ar šādu ātrumu šis auto brauc 300 km lielu distanci. Vai e-trons ir atrisinājis e-trona galveno problēmu, riģīgo motoru un milzīgo patēriņu, tad īsā atbilde ir nē. Bet, pabraucot ar šo te auto vienu nedēļu, man ir tāda sajūta, ka šis auto tērē pa kādiem 5–7% mazāk nekā mans e-tron. Es to nevaru izmērīt, es to nevaru kaut kādos skaitļos tur pamatot, bet vienkārši zinot un pazīstot savu mašīnu un braucot ar šo mašīnu dažādos apstākļos, gan pilsētā, gan ar šosejas ātrumu, ar Latvijas šosejas ātrumu un Polijas šosejas ātrumu, man ir tā sajūta, ka tas auto tomēr mazliet mazāk tērē. Un tam iespējams ir iemesls, jo šim auto ir savādākie, jaunākie motori, kas it kā esot ekonomiski, tāpēc es it kā saku, ka šis auto it kā tērē mazāk. Šis ir demo automobīls, un, protams, ka viņš ir piepačkāts pilns ar visādām fīčām un papildus aprīkojumu, bet te ir tādas lietas, kuras pat pa naudu nevarēja nopirkt manam e-tronam. Un viena no tām lietām ir šī te reste, ko mēs mēdzam saukt par radiatoru resti, bet radiatori, protams, te otrā pusē nav. Šajā restē šeit iekšā ir tādas lūciņas, tādi caurumiņi, ko automašīna pati var vaļā un ciet. Brīdī, kad auto ir jādzesē iekšējās sistēmas, tad auto pats tās lūciņas attais vaļā, bet tad, kad tas nav nepieciešams, tās lūks aizver ciet, lai uzlabotu auto aerodinamiku un samazinātu patēriņu. Viena lieta, pie kā es nevarēju pierast šajā mašīnā nedēļas laikā, ir šie te spoguļi ar šiem te ekrāniem. Tev visu laiku ir tas pieredums skatīties šeit ar acīm, un es vairākas reizes sev pieķēru pie situācijas, ka es te it kā paskatos, it kā te nekā nav, jo tur viss ir tāds tumšs, bet īstenībā, ja man jāskatās ir šeit šajā ekrānā, tas droši vien ir tāda piereduma jautājums, un ilgākā laikā pie tā varētu pierast, bet pagaidām man nepatīk. Tas, kas man patīk, ir braucot ar šo auto lielā ātrumā pa autobānu, ir klusums, jo šie te spoguļi patiešām ir klusāki, un tam viņi tāda arī ir izdomāti, lai auto būtu klusāks un aerodinamiskāks, un attiecīgi arī mazāk tērētu elektrību. Tas, kas man šajā mašīnā patīkami pārsteidz, ir šī te stūra. Šī ir standarta e-trona stūra, šāda stūra arī daudziem citiem iekšdedzes Audi modeļiem. Man viņa dizainiski ārkārtīgi nepatīk, tāpēc es savam e-tronam šo te stūri pa 350 € samainīju pret 3-spieķu stūri, bet tagad to nožēloju, jo šī te stūri īstenībā ir ļoti ērta, braucot tālus gabalus, šeit ir ārkārtīgi ērti turēt, lai gan izskats joprojām ir tā kā, ne manai gaumei. Tas, kas e-tronā nav uzlabojies, tā ir visa šī te, mašīnas iekšējo sistēmu izvēle, viss šis te dators joprojām ļoti neintuitīvs un tāds nesaprotams. Mašīnas navigācija iekšējā arī ir, principā nelietojama, man nepatīk. Un tagad parunāsim par cenām. Šī
jaunā Audi e-tron cenu ārkārtīgi būtiski ietekmē baterijas izvēli. Tātad ir divas pieejamās baterijas, 89 un 106 kWh. Mazā baterija sākās no 72,5 tūkstoši eiro, lielā baterija 89,900, gandrīz 90 tūkstoši. Tātad 17 kWh lielāka baterija maksā 17,5 tūkstoši eiro. Un, manuprāt, tas ir negodīgi, nekrietni. Un, ja tas tā ir, tad nav nekāda jēga pirkt to lielo bateriju, jo tā starpība reālā dzīvē ir aptuveni 60 km. Protams, tās ir bāzes cenas. Šis konkrētais auto maksā 124 000 eiro. Te ir salikts iekšā viss, ko nu šajā mašīnā vispār var dabūt, un tas tad, lai paliek uz katra paša sirdsapziņas aizpildot papildu aprīkojumu tabuliņu Audi salonā. Protams, tā ir milzīga nauda, bet auto nav jāpērk jauns. Lielie e-troni parādās jau otraizējā tirgu, un tādas var jau nopirkt sākot no kādiem 40–45 000 eiro. Tā kā, ja patīk, var atrast arī lietotus variantus. Pēc nedēļas kopā ar jauno Audi e-tronu es tikai sevi vēl vairāk nostiprināju pārliecību, ka e-trons šobrīd ir elektroauto karalis. Es uzskatu, ka tā ir visērtākā, visergonomiskākā mašīna ar vislabāko tādu braukšanas pieredzi. Visprecīzāk viņa brauc, ļoti labi stūrējās, viņai ir perfekta pilnpiedziņa. Vienīgais mīnus gan jaunajam e-tronam, gan manam joprojām ir patēriņš. Ja varat to pieciest, tas auto ir jūsu.